šonedēļ ir gaidāmas stresa situācijas. Un es nezinu, kā ar tām tikt galā. Pagaidām. Dzīvē mēs laiku pa laikam sastopamies ar haosu. Un jautājums ir, kā mēs rīkojamies situācijās, kad haoss ir pienācis pavisam tuvu. Un jautājums ir tāds, vai mēs varam pateikt haosam nē? Un vai mēs varam uzturēt savu harmoniju sev saprotamās robežās? Robeža jautājums ir ļoti svarīgs, jo tieši šīs robežas ir tās, kuras sajūt haosu. Lūk, šis ir smilšu pulkstenis. Pēters minēja haosu. Jā, Tu minēji haosu, Pēter. Runāt par to ilgi. Es minēšu Hronosu. Hronos ir tāds mūsu draugs, kurš pavada mūsu visu dzīvi, un Hronos nav pielūdzams. Laiks iet, ir 1. advente, 2. advente, 3. advente, tad ir Ziemassvētki, un tad būs jauns gads, un mēs tā ejam uz priekšu, un ejam. Tad mūsu dzīves gadi beidzās, un es gribētu parunāt par gaidīšanu, par gaidīšanas svētkiem. Ļoti bieži cilvēki gaida piektdienu. Pēter, jā, atnāk piektdiena, tiek atkorķēts šampanietis, tad ir sestdiena, jau ar tādu skumju piesmaciņu, un tad ir svētdiena, jau atkal būs pirmdiena, kad gaidīt piektdienu. Jautājums, kas notiek no pirmdienas līdz piektdienai? Hronos ir nepielūdzams. Ja mēs šo laiku gaidīsim, mēs šo laiku būsim gaidījuši. Iznāk tā, ka mēs dzīvojam tikai piekdien, sestdien, svētdien. Piekdien, sestdien. Piekdien, sestdien, svētdien jau viss, tas jau ir norakstīts. Svētdien jau, jā. Un pirmdien atnāk tas, ko teica Dīdzis, atnāk stress. Atnāk nav stress. receptes. It kā, bet īstenībā jau ir. Tad ko mēs varam darīt stresā? Kā mēs varam tikt no tā ārā? Es domāju, ka lielākā un labākā stresa menedžmenta metode ir stresu nepieļaut. Lai stresu nepieļautu, mums tomēr ir jāpavada mūsu dzīves gadi, dienas, nedēļas ar jēgu. Bet par stresu runājot, man šķiet, ka ir tā, ka cilvēks bez stresa pilnībā labākajā gadījumā ir tikai miegā. Jo pa lielam arī prieks ir pozitīvais stress. Jā. Tā ir tā pati spēcīgā enerģija, tikai viņai ir nomainīta polaritāte. Tad varbūt izvēlamies to. Bet varbūt mēs varam palūgt, lai Dīdzis paskaidro, kādas stresa situācijas mums ir sagaidāmas. Jā, Dīdzis pastāsta. Nomierīgi. Man tagad viss ir skaidrs. Stresa situācijas būs vai nu labas, priecīgas, vai arī netik priecīgas. Bet pēc tā, ko jūs runājāt, man arī ir skaidrs, kā rīkoties. Pirmkārt, pagaidīt. Atbilde pareizā. Kā rīkoties? Jāgaida. Mazliet pagaidīt. Jo runa ir par to, ja stresa mums ir par daudz, tad mums jāsāk kaut ko rīkoties. Jo, ja mums ir par daudz, mēs varam nonākt haosā. Haoss, kā Pēters teica, vai kurš te? Pēters. Nav nekas labs. Kā es varu zināt, kad man tā stresa par daudz, kad viņa nav par daudz? Rokas trīc, domas jaucās, nevar savākties, nevar nostūrēt mašīnu. Vai haoss ir labs? Haoss ir ļoti labs. Galā. Haoss ir spēks, kurš atsvaidzina lietas. Tas ir spēks, kurš izjauc ierasto kārtību, lai rastos jauna kārtība. Tieši tā. Un līdz ar to nav nekāda iemesla uztraukties par to, ka ir radušās kaut kādas stresa situācijas. Jo, ja jūs to filozofiski ar vēsu galvu, kā Pēters iesaka, uztversiet, tad nedēļas beigās viss būs pilnīgi apgriezies otrādi un viss būs daudz, daudz labāk nekā bija pirms stresa situācijas. Būs tā.